braucu mājā. Nekā, nevajag. Nekā, visai braucu no darba vienkārši ieskrēju. Ieskrēju, skatot makšķeres, tikšanās bija pagaidām augstāk laikā, ūdenssalā. Es vispār iztīju kaut ko tādu. Vai tu iemedīs? Tu gribi iemest? Tu atņēmi kaut kādiem iesācējiem? Labi. Kur ir mana zaļā zivtiņa? Tu iedošu tev septītnieces galvenu. Tu man galvenais iedod tā, kā ķerās uzreiz. Jā, labi. Lai man nav jādomā. Jā, labi. Beļģu bulgāru zivtiņu. Jā? Es nezinu. Labi. Tu zini labāk. Jā, labi. Uz cik caulām ķerās? Kā viņi vispār ķers? Kas notiek? Pagaidām tas, ko tu man iedevi, šito es neticu, ka tas ir tas, ar ko jāķer mēri. Man ukrainieti latviski, mums jānoķer zivs, un ne mēri, tas atkal sākās mēri. Mēri, kur tu biji? No, davai. Mēri. Un mazu acis. Zaļu man. Zaļu? Tā nu vienalga. O, ideāli. Jā, šis ir pēc. Viss te būs labi. Zandarts jau ņem galvā. Jā, galvā. Izstās šausmīgi, bet ir labi. Nu, ejam, nav laika. Tātad šodien Zandartu raidījums. Kārlis Goldmans Paulis Kurpēs noķēra Zandartu. Cilvēki viņu sauc par heku. Lūk, šis. Un šis ir galvenais varonis. Faktiski, vai mēs dabūsim lielākus, es nezinu, bet šis ir galvenais varonis mūsu šodienas stāstā. Latvijas neatkarības nedēļā mēs ar Ukrainas krāsām ķeram hekus. Brīnišķīgi, Kārli. Paldies, noķer lielāku. Ne visiem pienākās. Tu nebrauc uz Rīgu makšķerēt, ne? Nē. Es satiku viņu nejauši. Un kā jau vienmēr vājākajam sivēnam stiprākie sivēni atņem makšķeri un makšķeri ar viņu. Man tas tīri labi patīk, kā jūs saprotiet, bet šodien mēs paskatīsimies pilsētas dzīves slepenās lapas puses. Mēs atrodamies krasta ielā, te ir laipa, kur parasti laivas uzpilda degvielu. Mēs mēģinam ķert zivis. Un ne tikai šeit, bet arī citās vietās, kopā ar tumsas draugiem. Esot tādi, kas atbrauc pēc darba, esot tādi, kur aizbēg no mājām, esot tādi, kas neiet uz mājām. Nakts Zandarts. Sapnis? Varbūt vienu mēru noķert, bet zemērs gan vairāk. Uzpildam garīgo degvielu. Uzpildam garīgo degvielu pirms ilgās ziemas dīkstāvs. Gandrīz bez maksas. Bez maskas? Bez maskas. Tur sajūt to ķērāju vai? Sajūt, jā. Brīnums, kā nenorālis. Un poigi ilgi viņš es jau pat piecēlu, domāju, nē, tūliņ būs. Tas vispār nav. Es vienu noķēru pietiek. Rokas noslēju. Ko daram? Somēji. Pats labākais kurjos šodien bija tas, ka tur bija valkot ārā, kaut kas paņem, netipiski, jo Zandarts nekad ārā ņemot. Jā, neņem, neskatām līdzi. Tikai uz pauzēm. Tur vimba. Uzķērā. Uz dropšotu. Bet jau šitais ir kaut, tas tev drops ir? 7 colus, jā. 7 colus, liels manikas. Nu tāda rītīga salata. Jā, tāds viņš izskatās. Šodien laiks beidzās. Kāpēc beidzās? Pusotra stunda bija laiciņš. Šodien viens norauc un viens zemērs. Gan arī katru vakaru, ja nav baigās mācības, ja nav pārbaudas darba. Kurā klasē tu esi? 8. 8. Un jūs esat saprotat savu komūnu, ja? Nu jā, daži cilvēki, ar ko satiekos te parunāju, palielīties ar 55-niekiem, 50-niekiem un tam 45-niekiem. Ir daži jau šogad. Bet ir tā, ka tā copa tagad paliek intensīvāk garajos vakaros? Jeb jau beidzies jau? Kā kuru vakaru? Man liekas, ka tagad paliek bišķi rētāk, bet viņi ir lielāki. Aha. Te asari dažreiz trāpās, starp laipām. Laipām makšā mikrodžigu. Bet līdeks tikai vienu gadījumu es dzirdēju. Un tehnikas tātad tu džigo vai tu dropo, ja? Džigs un drops, kā kur reiz, bet es tagad jau pārēju uz dropu vairāk. Un, ja tu man iesaki, tad ko man likt un kā man darīt? Aukli tev 1-0, cik es saprotu pēc tādiem? Jā, bet var arī 0,8, bet viennieci. Bet tu esi pieslēdzies, ka tev diezgan skaļa aukla. Jeb tas nav nozīmes. Man liekas, ir nozīmes, ne? Labi. Tāpēc, ka viņi vienkārši nav gludi jūtīgi. Nē. Labi, jau klausies, un kāds līdz cik? Kāds tev garš? Tāpēc, lai dropā varētu labi ielikt, ja? Jā.
Mans viņa svarīgs dropshot. Jā. Nu, kāds ir 8,6. Jā. Līdz 3,5 gramu. O, tas ir pamatīgs. Jā. Bet labi jūt? Jā. Sīkos arī jūt. Tas ir kas? Zandarts jau kā sitās. Jā, tā. Ko? Karlīt, es aiziešu apstīties skaisti tā skaidri, kur sēž stāvs pleci pie pleci. Tu nāks līdzi, ja tu paliec te? Kur tas ir? Tas esot pie galējās laipas. Jā? Jā. Aiziem apstīties, es šitā gribu redzēt, kur cilvēki beidzot redzam Rīgā. Citādi viss izskatās tā kā iztramdīt, šitie normāli izskatās, kas sēž pie upes. Ejam, skatīties. Bet es tev varu iedot arī desmitnieku ar to lielo āķi, ka džekam, kurš ir sliktāk redz, tagad jāvar caukli cauri. Jā. Vajag labais fengšvīs, tas ir tā. Viena dabūja. Vēl kāds ir. Parād man to bērniņu. Iespied man atstiņā, stāvē atstiņas sāp. Iespied, atstiņas sāp. Tu burkāni pats iesi brālīt admirālī. Arī kad braucošana kaut kād līdzi tevi. Nevar dabūt. Tev ir aizaudzis caurums. Protams, kā aizaudzis. Tā jau uz sienu vien pats. Jau sienu vien pats. Tur jau sienu vien pats. Čau, nāc šo. Rekti. Street fishing burvība naktī sēdiet. Jā. Mums jau ir prožektors. Karlīts jau ir monstrs. Viņš fiksimāk izdarīja tā, ka kontinents uzpeld un paķer viņa mānekli. Tev šitāds derēs uz to lielo māni? Es paņēmu tādu. Nē, man dropshots būs. Dropshots tev būs? Arī, ka viņš atbrauc. Pagaid, jā. Kur dabūjuši to? Kam tu atņēmi? Čau. Tas ir manējums. Kur tu atnāca vienu kārtu tikai? Es paņemšu savējo uz otru. Viņš ir viņam vairāk ir. Bļā, nu šitas jau, bļā. Kas? Tur iet alus, bļā. Tas ir neīsts, vecīt. Šitas tev ir, bļā. Tev apakaļ jau nevajadzēja. Tu būs izmēģinājumi. Nost, vecīt. Šis ir baigais, jā? Te būs, ko ēst. Es ļoti pēdējā pusotrā mēnesī es noķers ļoti daudz lielas zivis, 11 kilogramīgas. Bet ēdis neesmu nevienu. Tā kā zandartiņi labāk nepieķeries. Jo tu neesi 11 kilogramīgs. Jā. Pagaidām man ir aukls gals. Es gaidu. Jā, prieks. Vispār skrēju cauri Rīgai. Man nejauši vienkārši sagadījās tik copēt. Man iedeva Aigars copeni. Tagad gaidu kāds iedos kļuriku. Un pazīsimies, ko vispār var sabičot. Vispār ideāli. Vai var tā vienkārši, sieva saka, mēs aizķersimies bērnu ballītē. Tu izdomā, ko darīt. Es domāju, ko lai dara. Vaļasprieks ir copēšana. Nejauši kabatā uzrodās gumijas zīvis. Bulciņu maisiņā. Man vajag tikai āķi. Viens prasījiens bija copmaņiem neveiksmīgs. Nebija puikam, bet arī izstījās, ka nebija. Tad es tagad gaidu fļuriku, dropšot āķi. Un tad mēģināsim kaut ko noķert. Leģendārais brīdis, kad mēs, Kārli Goldman, kurš ir pasprucis no ģimenes pavardi, klausies, tad aprīkojam ar āķiem. Es tev parādu, kāda man āķi ir. Man ir arī 10 gramīgie sviniņi, skaties tagad tā. O, tas arī ir tas, kas vajadzīgs. Šitāds, nē, tas nav. Šitais ir viens. Šitais ir otrs. Pagaid, nē, vēl nē. Kāpēc tev viņš ar tiem griezuļiem? Kurš tev tā izstāstīja? Es toreiz sapirkuši, ko man viņus ārā mēs. Tas taču sacensībās ir slikti savādāk. Reku vēl viens liels vieka bez griezuļu. Vēl šitais tev derēs. Pagaid. Tas ir Romano vīgi. Tas ir pa lielu. Pa lielu. Tiešām tev arī kaut kas pa lielu dažreiz? Jā. Tad skaties, kur no šitam dēļ. Es vienkārši uz zandartiem ejot. Viņš jau ir ķengurs. Plakķenis. Un tad es tev iedodu Wolfram svinu. Pagaid. Atbildīgs džeki ar Wolframiem makšķeriem, nevis kaut kādiem šausmām ņem. 10 gramu. Ideāli. Nu jau ka ideāli. Vēl vienu dod. Nē. Mīkstais kant uz augšu akmeņēnu. Sapratu. Tu te kaut kur priekšā nemeti, ne? Čau, Lambīnā, sorry. Aha. Var saplēst? Es ceru, ka es tev nepārjāju pāri. Labi. Es baigi forši tā Rīga ir iekārtot tik daudz visādi gaismiņu. Tev nemaz nevajag pašam savu gaismiņu līdzi. Uz moliņu pasties gaismiņu, tikai spēju vilkt. Ja klausies, tā vilkšana ir tāda vienmērīga, cik es saprotu. O, kontinents. Nāk uz augšu. Tu esi līķi noķēri. Nē, pagāja vaļā. Vats droši vien kaut kāds.
Es šogad 64. paņem šādi. No krasta šajā. Arī vasarā? No krasta mazāki, no laivas lielāk. Tāpēc, ka no laivas tev var iemest tajās karjagās, kur viņi dzīvo. Jā, sapratu. Viss ir saorganizēts, dabūja vēl arī normāli āķi. Ģeniāli. Viss pareizajos virzienos. Es bičoju par Rīgu. Trūkumu cietējis esmu. Bet jāaiziet līdz laipas galam. Es sagaidīšu savu puiku Nēmu arī. Viņš ar te viens no tiem vietējiem nakts censoriem. Šitie vekaram tiesīt. Tas stulbās krievs. Bet viens atbrauc ar laivu, redz, tas starpā un močī, un visu laiku viņš ir ieslēdz. Galvenais ir uzreizām pasīties, paklausīties, kurš ir galvenais, un pasīties spēlīt. Tad var mēģināt atkārtot. Viņi vispār tā piču pietrina. Tas pats gudrākais. Nevis tur mēģināt, es šmāgu. Tu brīvs, es varu iemest? Kur tu esi iemetis? Stulbens. Jau klausies, riktīgi Vilpilsēs sopa. Es tik daudz neesmu redzējis cilvēks vienmēr, cik makšķerējot, ko viņš makšķerēšot sacensībām. Lejā medī Zandarts. Zandartu medī cilvēks. Laipas, kuras nākoši, tad droši jau būs neiespējams, tāpēc tur notiek celtniecība, droši viss būs super dārgās laivās. Kad nav sezona, pasties mierīgi vālē visu to. Lai tik attīst. Galvenais, lai nenoņem makšķerēšanas vietu. Ir, jā? Viņš ir kāds atceps. Nu, kaut kas ir. Bez copas, bez kā, vienkārši ir. Jā. Es nezinu, vai tas ir Zandarts. Nu, droši vien. Nu, Zandartiņš. Zandartiņš. Bet tāds bija arī mērķis. Brauc makšķerēt. Nu, jo, es pusdienas ķert. Ja pusdienas gribās ķert, tad tam ir domāt citas tehnoloģijas. Tagad tu atvedām? Jā, atvedā. Es to pašu Ukrainas krāsā. Slepenās šteles, šitās lūdzu izgriežam ārā. Operācija atgūt gumiju. Dzīvo tālāk vesels. Vesels lielo brāli. Vai mās? Vai vecumam. Es biju aizgājis uz vienu veikalu, progresīvu veikalu, kur man patīk, kā viņi strādā un ko viņi atbalsta. Man ukrainieti lauzītā latviešu valodā Lāna paskaidroja, kādas gumijas jāņem uz Rīgu. Paskaties, ko viņi man piedāvā. Paskaži. Рассказать про что? Куда будете ехать? Rīga, vakars, nakts. Okei, labi. Un kur? Zandarti. Okei. Man stāstīja ķerās dikti. Statuls, tas, kas ir Circle K krasta malā. Varbūt vēl pa ostām kaut ko, Andrejčiks vai kaut kas tāds. Nav strauma. Labi, džig un dropshots. Džigs un dropshots. Kas no dropshotiem? Šitie latviešu gumijas gabaliņi, ja? Ošelurs, jā. Labi, šitie te. Kur labāk? Uz kur es noķeršu? Naktī, protams, šārtrēs. Labi. Jā, kad saule, jā? Jā, kad saule. Tad, protams, naturāli, ili... Un ja neķerās, tad šitais? Man teica, ka ja neķerās, tad šitādi vajag aiztikt. Jā. Klausies, un Wolframs svinus? Wolframs neliels, tāpēc, ka labāks равномерка, когда играет равномерненько, без раустīšanās. Jā, потому что мы ловим на кантах. Jā, un liela izmērs būs dražāts. Jā. Nepatīk, Zandarts nepatīk, kad... Jā, labi. Zandarts patīk, kad равномерно, tieši, jā. Labi. Ok. Nu tad es braucu uz šitiem. Tātad novembra mēnesis, Latvijas mēnesis, šitie visi latviešu izstrādājumi, ja? Jā. Zandarbaits, Ošelurs. Šis krāsas. Ukrainas krāsas. Jā. Ļoti strādā. Ļoti labi strādā. Nu skaties, ja nestrādās. Labi, tūliņ būs te arī. Man jau ir viena gumiņa, ko var pamainīt. Pagaidām tikai mēri, zemmēru nav ko parādīt. Tad, kad ķerās, tad ilgi, tā, kad neķerās, tad 15 minūtes pamakšķirē un brauc mājās atpakaļ. Tad jau tā street fishing būtība ir, tā mēs te Rīgā dzīvojam savu street fishing.
Tā mēs arī uzaugām līdz pasaules čempioniem. Kad nav ko pēc darba darīt, tad jākļūst par pasaules čempionu. Rudenī ir heks, vasarā ļoti izteikts tie asaris, viņas var ķert. Mēs vispār kādreiz pirms gadiem tiem pašiem 6-7 saucāmies Andrejos asarīšu banda. Tā kā ne te vēl ostas bija nekas. Tad palika tas viss populāri un vēl populārāk nācās citas vietas. Mēs nācās sacensībās piedalīties, mēs jau realizējām. Bet no te mēs samācījāmies to visu drēbi. Man liekas, ka mēs, jā. Uz Lockheed John Slickshide. Čes trešais. Nu, gandrīz 44. Es labāk paņemu 1,60 un nevis moku 3,50. Šitais ir arī slaids tā kā dieks. Nu, tas ir tā kā asara apmēram uzcēt vienu pilēs jau pusdienā. Un nevajag sūdīt karmas jau. Tev ir otrais zandarts. Un tas jau ir mērā, vat tas jau ir mērā. Bet tur ir jāmīl copēri, lai šo darītu, zini? Jo, es skatās, man piemēram ir tā. Es pa dienu pastrādāju. Un tad vakarā teikt, ka tev būtu jābūt tam besim. Nu, taču vairs neko negribu. Tad tu ej mājās, tu skrien mājās, lai varētu atnākt zaņģikot. Un tas ir forši. Jo copēts ir forši. Un zini, kas ir? Mēs esam forši. Tā kā ir superīgi. Tu dabūji jau? Jā. Slapenējām, teolītēm. Emo, ko tu kārtīs? Šito jāaizdīt. Pirmais metiens? Jā. Nu tad viss tev beigas, copēt, jau zini. Zaņģiks rokā. Pagājāda Rīgas priecmoni. Es jau zināju, viņš jau vakar tur stāvēja. Ego jaunais man asistents, reiz nomērīs. Aigar 46. Ko jūs tur čakarējāt? Es tev iedošu, tev savteic atsūtīja gumiju. Čempionu cienīgi atnākšana. Šitās dārgās? Jā, iedev dārgās studentiem. Ir arī dārgās. Gaļīgā, tauta lielo. Ja es būtu Zandarts, es noteikti aizbrauktu pie viņu. Šitais ir tas, ko visi grib. Tāpēc, ka viņas maksā 5 eiro. Tad, kad es veikalā teicu, ka es gribu rīktīgās gumijas, es viņam saku, man ir 50. Man vajag gumijas, rīktīgās gumijas. Viņš saka, nu šitās neņem, tāpēc, ka viņas ir dārgas. Labi, bet šitās izskatās jau pēc tam reņģītiem. Un šitie, kas ir foksiņi, ja? Jā. Ar foksiņiem atkal forši tāds atnāca otro reizi. Un es copēju, protams, es jau copēju, kā es redzu, ka jācopē. Šie visi copē uz kādām lielām šitiem. Man šeit arī ir zandarbēs, tikai piesolīgās viņiem bija. Haidžu! Es no skatos, jā. Tas vairs nav tas, kuru tipa vaļā jālaiž, ja? Šitais te... Es saku 60. Vajag būt lielākam. 80 domāju, ja? Ne, 80 nav, bet 60. Nu, pat, ja es gribu zināt. Es saku 58. 67. Šito street fishinga karalis un viņa čomi ļāva paņemt. Vienu arī man vajadzētu. Paldies. Pirmoreiz filmēšanas vēsturēs paņemt uz ietu. Nu, man bija tā, es biju ritīgi pārliecināts, ka dropshots ir vislabākās zāles visam šo. Un tad es sāku nenoķert, bet visi nenoķēra. Tad Aigars sāka ķert atvadā, bet es zinu, ka atvadā nevar būt labākais zandartam. Bet dažreiz viņš tad, kad neķerās, tad to atvadu var izlīst. Un tad tur tajā galā mēs izdzinām ietrējo onkuli, un tad tur savācās baigais čupa ar musējiem. Un es tā kā nobīdījos pie puiša, kurš viens pats maliņā stāvēja. Un es redzēju, viņš vienu noķer, es neko. Otru noķer, es neko. Viņam tope, man nekā. Nu jābūt super dumjam, lai saprastu, kad dari kaut ko nepareizi. Te es metu kaunu pie malas un puikam paprasīju, lai viņš man palīdz tikt pie copes.
Viņš man iedeva savu slepenāko gumīņu, paprasīja, jau tas kā liecina par profesionalitāti, paprasīja, cik man grami tests kātam, iedeva man džigalviņu 10 gramīgu un gumīņu. Un vēl atļāva iemest savā vietā. Tad jau man atliks tikai izvilkt. Un viņš man vēl pat palīdzēja viņu paņemt no ūdens, jo te jau no laipām ir, paši redzējāt, uz laipas vēl nenozīmē noķerts. Un tā, super. Apciemojas Rīgā, es nekad neesmu bijis. Es visu laiku esmu gribējis uz Rīgu braukt, bet nekad neesmu braucis no Jelgavas. Nu, no krasta pa tiem līčiem un visiem. Bet interesanti, man patīk. Superīgi. Redzot, cik daudz cilvēku vispār sopē. Vispār prieks. Nu, vienkārši parādīju, uz ko pamēģināt. Nedaudz parādīju, ar kādu veidu to mēģināt vispār. Un viss. Ir. Vēl viens. Vajag. Pasties, kā es vispār nevarēju noķert nevienu zivi. Vienkārši. Vietējie jāklausa. Redziet? Vajag ding, ding un viss. Bļurk! Uz šejieni gandrīz katru dienu, kā sanāk, kā ar mācīšanu, kā ar darbu. Ja viss perfekti, tad katru dienu pa vakariem. Teic, atbrauc pagaid. Paveicās šoreiz. Nu tā, koks nobeidzās. 2 zandarti ir. Viens jau zemē. Nu jā. Cerēs, ka nākamreiz būs labāk. Nemo, iesim rītā. Vēl viens? Podiņā iemet iekšā. Nu, vērtīt, es atklātu to sistēmu, kā jārauj. Muka zivtili. Kiektes arī. Nu, vispār te bombī tagad var mēģināt noķert. Tu var mēģināt no centra laipas, tā kā. No centra laipas Ir. šeit. Nopietni. Kaut kas ir. Es sajūtu drēbi, vecīt. Labi, ka man ir noisī. Nois kāds, es varu celt. Ar Kārlīts man raustīt. Ar to kārtu pie tev izraustīt. Čempions. Kārlī, ar ko tu makšķerē? Spinningu. Džigā? Džigingā, jā. Labi. Aigar, Jā, lūdzu. ar ko tu makšķerē, lūdzu? Es uzliku džigingu. Aha, Apnika vilkt zivis. bet tev bija atvada. Atvada bija. Labi. Atvada bija pietiekami nezinu. Jā. Nemo, Jā, ar ko tu makšķerē? es kā vecie. Dropshot. Izvelc parādi, kāda izskatās tā dropshot sistēma. Baies novadīšu līdz galam. Nu, kad mēs nācām iekšā, bija viens Marks, tāds garš kalsnas puisis, kurš tiepa 47. zandartu priecīgs, teica, ka es ļoti priecīgs uz 7-colīgas gumijas viņu izvilcis, pie pašas piestādes. Dropshotā ir patīkami tas, ka tas blieziens ir izteiktāks. Tā spēlē maigāk. Tāds mierīgi. Praktiski jau var spēlēt katrs kā grib. Tu fakti, nu, bet ir daudz, kas tā kļūdaini rausta šausmīgs, sadragalētos. Tu nevar pateikt kļūdaini. Es tikko skatījos pulkstu to vidiku. Jā. Un strītu pirmā vieta stāstīja, kad teikt, ka paliek galīgi augsts. Nu, tā kā rīktīgi. Drebelē kā traks. Jā, tad tieši tā, ka tu nevis viņu velc vai slidini vai bišķi patini. Tā, ka rīktīgi viņu tā kā tvičo. Un tad arī tā zivs uzsēžās. Bet tas, protams, katram pašam, cik tu svaru lietas ir tās dārgās. Un tad šeit ir, cik viņš ir, no 70 centimetrus. Jā, tāpēc tu zini, ka te nevar noiraukt. Es lieku, cik štais ir 15, bet tas vienmēr ļoti dažādi. Es zinu, kādus, kas topē ar 25 un ļoti tirina. Tie arī noķer kādu mēru. Bet noslēgumā es gribu pateikt, ka manā saprašanā, cik es atceros, man tā atmiņa diezgan gara ir,
kad faktiski Rīgas brīvās pārvaldē par šo paldies. Tāpēc, ka viņi savulaik sāka metodiski un diezgan lielos daudzumos laist Rīgas akvatorijas ūdeņos zandartus. Skaidrs, ka te laši nav un nebūs, viņi varbūt kaut kur ieskrien, mēģina nārstot un tad viņus vai noķer vai nenoķer, bet zandars ir tās zivs, ar kuru Rīga naktīs dzīvo. Un tāds bija tas stāsts, jā, par nakts zandartiem, par atgrieztiem lašiem un par to, kā ukrainieti izstāst uz kā ķersies. Un ķerās ar. Tagad man šeit kuģis izkustināja lielos no kanāla. Visdrīzāk. Tepat nav starpība, kur tu copē. Vienkārši copē. Pēdējais mešķis kālīt, ja? Jā, es jau viņu iestiepu. Tev jau lielāks, kur es tev bildēšos. Lai tā kādām boņuka duncīts. Tas tā uz beigām, jau uz finišu māna, tas izkrīt. Pēc askarās, viņi tā nekad šitā nedarīs. Vara dzīvnieks. Es būtībā nobičīju makšķeri. Vajag labo, gandrīz, ka būtu. Stilpiņi būtu vajagot. Un būtu būt. Es visu sabičīju. Tīrām baltām rozītām vēl uz mājās. Dzīves peķēri, paldies. Jūs turpinat. Pēc tam piezināt.